Ceturtā spēle sērijā 2-1 par labu Garkalnei. Šīs dienas spēli jums komentēs Frederiks Posipaiko un Emīls Gusāros. Tikmēr Ripa kontrolē Pro Latvijas sistēmas saspēlēs, veikuši viņi arī nomaina parādnieks, un tie ir vārti! Arī Bērziņš ļoti priecīgs uz noraidīto soliņu. Nu, Pro Latvijas sistēmas pierāda, kāpēc viņiem ir labākais vairākuma procents, un pa priekšu slido Vitkālos, vai Vitkālos pielaboja pēdējā brīdī? Jā, man izskatās, ka vārtu priekšā pielabojām. Tad izstāsta, ka Uzmet Vitkālos parādnieks. ir atzīmējies beidzot arī play-offā, gūstot vārtus. Jo uzmet noteikti parādnieks, bet izstījās, jā, ka vārtu priekšā Vitkālos pielaboja un gūst vārtus. Bet Pro Latvija uzreiz iet uzbrukumā, ir guvuši šo te vārtu garšu. Antons pagājušajā spēlē bija uz, un te otrie vārti! Īstās, kad Gojevs arī atkal pielaboja vārtu priekšā. Bērziņš ar pamatīgu uzsaukumu. Desmit, 11, 24. Nu jā, Gojevs, Apsītis un Antons ir iesaistīts šajā vārtu guvumā. Ja pirmajā minūtē ļoti aktīvi iesāk spēli Garkalnas Patrioti, tad diezgan ātri izdevās apturēt šo presingu Pro Latvijas sistēmas un ir pārņēmuši pilnībā iniciatīvu. Pat tāpa un jo ļoti labi nospēlē Marinaki 1-1. Jā, aizsardzībā Rūks. Nē, bet Vārti! un tie ir vārti! Nu, kas mums šodien te notiek? Es jūtu vārtu birams, mums ir sagaidāms šodien. Puiši nav nolēmuši padoties, nolaist rokas. Nē, viņi iet un gūst vārtus 2-1, jo interesantāk mums kā skatītājiem. Es gan kamēr skatījos 19. numuru Garkalnas Patriotu sastāvā Masteiko, tikmēr tik gūtu vārti, tāpēc pašu vārtu gūmu neredzēju. Ieiet zonā, atstāja. Labi. Visu Bērziņš atkal pie vārtiem jau izdarīja, nosada skatu, bet reizes nosada tā. Oto Marinaki. Mētiens! Tie ir vārti! Marinaki tieši ļoti līdzīgi gāja, atdeva uz otru pusi, kam tas bija 19. numuram. Masteiko. Bandersons tur bija bezspēcīgs. Jā, nu ļoti skaists vārtu guvums. Grūti atvairāms Bandersonam, viņam ar neko negribētos pārmest. Rezultāts 2-2. Maločiks, labi. Bet, zin kā, es arī gribēju teikt, mēs vārdsargi noteikti arī neesam bez vainas. Es jau varu kādreiz kaut ko vai nu pasaku, kad mani tur sedz, vai arī tomēr iedodu kādu dunku pa muguru. Nu, mugurā. Nu, ne pat vienkārši tā kā. Un tie ir vārti! Frīdenbergs no zilās līnijas spēcīgs šāviens, viņš šķiet, ka starp kājām vārdsargam. Realizē skaitlisko vairākumu Garkalnas Patrioti. Nu, izties tāds uzmetiens, atkal uzmetiens no zilās līnijas. Es pat turpināju runāt, jo man nelikās. Nesaukt to par uzmetienu. Labs šāviens bija. Labs šāviens bija graudam. Šis uzstījās vairāk tāds uzmetiens. Ja tu salīdzini ar tiem šāvieniem, tad ok, es tev piekrītu. Es esmu pieredzi pie citiem šāvieniem. Šis izstījās tāds uzmetiens, bet reizēm tie vāji uzmetieni, tie nepatīkamākie. Vai arī atkal pielaboja vārtu priekšā kāds. Nu, cepur nost arī par šo saspēli un ļoti labi izgāja divi tā Masteiko. Es domāju teikt, ka vārdsargs šeit pat nebija tik daudz cik uz reakciju, cik viņš vienkārši ļoti labu pozīciju vārtos bija. Pareizā pozīcija, jā. Bet, nu, Marinaki tur izskatījās, ka tēmēja. Un tie ir vārti! Kļūda aizsardzības zonā un šo iespēju, es teikšu, Garkalnas Patrioti nelaiž garām, rezultāts 4-2. Un izskatās, ka vārtus guva Masteiko. Tā varētu būt šeit no Marinaki piespēles.
Jā, te gribēja Bantersons izmest ripu, trāpies slīdās, to nometa Marinaki uz Masteiko, un Masteiko jau tukšos vārtos met iekšā. Nu, tāda, es teiktu, neveiksmi. Pro Latviju neveiksmi, jo mēģināja vienkārši Bantersons ar nulli nospēlēt un izmest ripu ārā, bet nu, trāpies slīdās. Pro Latvijas sistēmas spēlētāja vārtu priekšā. Tajā skaitā Kūliņš, kas pārtvēr šo metienu. Un Marinaki viens otro pret reizi tukšiem izdosies. vārtiem. Jā, rezultāts 5-2. Bet, nu, es saprotu arī Pro Latio. Tu gribi, lai es nospiežu, es nespiedīšu. Nu, tukšos vārdos. Tukšos vārdos. Mēs priecājamies, protams, kad Otto Marinaki gūst vārtus, bet, nu, tukšos vārtos būsim arī, kā saka, cienīgi pret pretinieku Pro Latio. Tas nebūtu nekāds jaunums, jā. Jā, spēle ir beigusies. Apsveicam Garkalnes Patriotus ar iekļūšanu pusfinālā. Apsveicam viņus ar pagājušā gada čempionu izslēgšanu, kas, nu, būšu atklāts, nu, bija negaidīts. Ļoti negaidīti. Pro Latvijas sistēmas piekāpjas pirmajā raundā, sērijā 3-1.